Sveiki, draugi, radi kaimiņi, radošie, svabadie, brīvie, dziedošie gari, dvēseles visvisādās un būtnes visvisādās. Šodien par ego, par vienu no maniem labākajiem draugiem. Ego, par ko stāsta, kad tas ir kaut kur kādas gudrības, kas vēsta, kad ego ir jānogalina. No tā ir jāatbrīvojās, ir jāaiziet arī aiz viņa. Un pirms tam es stāstīju par vienā no ierakstiem par vienaldzībām, par dievišķo vienaldzību, cilvēcīgo vienaldzību un pohuju. Tad nu tā, kas ir ego šajā līdzībā kopumā? Atmiņas atsveidzināšanai dievišķā vienaldzībā ir tas, dievišķa vienaldzība ir tāda, kad viss ir vienalga, bet visas darbības, visi pienākumi tiek izpildīti, spēks ir un prieks ir par to, un laime ir par to, un tad ir dievišķa cilvēcīgā vienaldzība, kur visi pienākumi tiek darīti, tiek veikti, bet ne tā pārāk, nebaigi patīk to darīt, un nevienmēr tā priecīga sajūta ir, bet tik un tā to dara. Un tad ir pohujs, kur neko nedara un viss besī ārā. Tad ego, kas ir ego? Manā uzturē. Es nesaku, ka tā ir kaut kāda galējā patiesība. Ne par ko es stāstu, es to saku, ka tā ir galējā patiesība. Tā kā es virzos uz patiesību, es jūtu un ticu un ceru, vai ir mans ego virzās, vai ne, uz patiesību. Bet es nevaru pateikt, kad es jums tagad stāstu, kā tiešām ir. Mans redzējums. Un tā tad. Ego ir tas, kurš izpilda šos uzdevumus. Ja es esmu dievišķajā vienaldzībā, kas tad ir tas, kurš tos darbus izpilda? Kas ir tas, kurš ieņem tās lomas, kurš prot nospēlēt dažādas lomas, kurš prot pielāgoties šai pasaulē, kurš šajā pasaulē darbojās ideāli, kurām ir savi mērķi, ambīcijas, kurš var izlikt ambīcijas un tur virzīties kaut kur uz priekšu, vai arī atkāpties un piekrist un nepiekrist. Jūs domājat, ka tas ir tas jūsu augstākais es? Nē, manā uztverē tas ir ego. Un tāpēc ego ir vienkārši brīnišķīgs darbs. Tā ir mana sastāvdaļa. Un ar ego ir jādraudzējās. Ego vajag mīlēt, ego vajag pucēt. Nevis kā gailīti, bet ego vajag pucēt. Viņu tiešām vajag lolot, jo tas ir kā, to varētu nodēvēt par dvēseles bērnu. Ja pieņemam to, ka mēs tur tie augstākie un vēl kaut kā, vienkārši pieņemam, par dvēseli var visādi strīdēties, kas tā ir, kas tā nav. Bet pieņemsim, ka augstāks par ego, un tas īstenais es ir dvēsele, es kā būtne, kas vispār šeit ir galvenā, ne tikai šeit ir galvenā. Un ta ego ir tas izpildītājs. Un ego ir tās dvēseles bērns, kurš šeit šo pasauli rotaļājas šajā pasaulē. Un ne tikai rotaļājas, viņu uztver pārāk nopietni, pārāk nenopietni, bet tas ir tas darītājs šajā pasaulē. Un te kādi, kas stāsta, kad jānogalina ego, tad ir ārprātīgi, jau ļoti augsti attīstītas būtnes, un nogalināt ego, tas nozīmē arī nogalināt miesu un vienkārši aiziet no šī plāna. Tas ir viss, pietiek, viss ir izdarīts, visi pienākumi ir izpildīti, un dvēseli ir gatava tiešām iet dievišķajos plānos, un nav vairs nekādu uzdevumu. Viss ir izpildīts. Labi!
tad var ego likt pie malas un doties tālākā ceļā. Ej, tu sazini, kur. Cerams, ka kaut kur daudz skaistākā vietā reizēm šķiet, jo reizēm šī te pasaule liekas baigā pekle. Bet, kā arī gudri saka, vienīgais, ko mēs varam mainīt, tā ir mūsu attieksme arī uz pasauli. Ja mēs uz pasauli skatāmies tikai caur to, cik sliktais te notiek, caur ego prizmu, jo ego ir tas, kurš skatās, un ego ir tas, kurš arī priekšstatus rada, un ego ir tas, kurš viņos iegrimst, un ego ir tas, kurš apvainojās uz pasauli, un ego ir tas, kurš arī mīl pasauli. Ego ir tas, kurš izpauž savu naidu pasaulē. Ego ir tas, kurš izpauž savu mīlestību, savu maigumu, savas dusmas. Tas ir ego. Brīnišķīgi, iedomājieties, mīlam savu ego un ļaujam viņam izpausties. Un ar tie, kas stāsta, kad redz šīs te izpausmes arī kā manējā, te tagad filmēties un vajag kaut ko censties izdarīt vai kādu zinies pamācīt. Un tad kaut kāds mesties par kādu skolotāju vai vēl kaut ko. Tas nav mans mērķis. Varbūt, bet tas ir ego izpausme. Šādā veidā, esot šeit, šādā veidā es mīlu un ļauju izpausties savam ego. Un mans ego izstājas šāds. Viņš reizēm ir priecīgs, kā tagad. Viņš reizēm ir nopietnāks, viņš reizēm baigi nopietni šito te pasauli un šito plānu uztver. Un tad viņš ir, tāds sagruzījies vai vēl kaut kā, un te ir tā vienam te var novērtēt, kādā vienaldzībā tas ego dzīvo, vai viņš ir dievišķajā vienaldzībā, tas jau ir ļoti tuvu un saslēgts ar dvēseli, un kad esam apvienoti. Vai kā es tagad vakardien pat pabeidzu grāmatu, ierunāt dvēseles integrācijas Sali Rakelī grāmatu, kur tieši iet runa par šo. Tur nav gluži, bet es visu savalku kopā uz savu kopējo pasaules redzējumu. Ka dvēseles integrācija nozīmē, ja pieņem to, ka es esmu dvēsele, man ir dažādas dvēseles daļas, kuras atrodas vēl viskaut kur izmētātas pa pasaulē, pa plāniem, pa laika līnijām, un tad tas uzdevums ir, lai es būtu pilnvērtīgs, ir tās dvēseles daļas, tai skaitā arī ego, apvienot visu šeit un tagad. Un tad, kad mēs apvienojam visas savas daļas un nenoliedzam, ka tās ir mūsu daļas, un viņas savienojam, tad mēs esam izdarījuši kaut ko lielu, un tad mēs tiešām jau ar lielāku jaudu varam piedzīvot tos vārdus. Es esmu. Un kas seko aiz tā, ja visas daļas ir savienotas, tad nevienā brīdī pat ego būs tik laimīgs, ka viņam pietiks ar šitiem diviem vārdiem, es esmu. Un nevis vārdiem, bet ar to sajūtu, ar to īstumu, ar to patieso es esmu. Jā, es esmu. Un man nevajag likt tālāk dzejnieks, mākslinieks, celtnieks, politiķis, kristietis, tautvaldības sekotājs, tautvaldības filozofijas pieņēmējs vai kreisais, vai labais liberālis un zilais, vai vienalga kas tur. Bet nē, tur ego vairs neārdās. Ego ir mājās. Ego ir mājās un savienojies. Un dvēseli arī ir mājās, viņi ļauj, viņi mīļi apskauj. Ego mīļi apskauj dvēseli. Un visas pārējās daļas ir šeit un tagad. Un tās ir mūsu. Visaugstākās mājas.
patīkami būt mājās. Un ja arī mēs, kad vēl pagaidām neesam mājās, ir ļoti patīkami, un to var ar lielu baudu darīt. Mīlēt savu ego, nenoliegt viņu, ļaut viņam izpausties un piedzīvot pasauli, kāda tā ir. Esam. Bādas redzami.